secināja, ka tās protēzes reāli nekam nedara. Ar viņām var attaisīt duzas, atvilkt krēslu un praktiski es tāpat nevaru tolti apmeklēt. Es nevaru pārēsti. Gatis daudz ko iemācījies darīt ar kājām, darboties ar datoru, rakstīt, ko nevar pats, to viņam palīdz mamma. Viņš dzīvo tieši blakus vietai, kur notika nelaime. Bet šī ir pirmā reize, kad viņš pienācis te pavisam tuvu. Tas notika, kad man bija vēl 6 gadi. Un tas sanāks 94. gadā. Un spēlēju paslēpes ar draugiem. Mēs spēlējām tepat pagalmā un noskatījis biju paslēptuvi. Tajā laikā tad vēl nebija, piemēram, tāda atslēga, un tad tās atslēgas vietā bija tā sapūsīs stiepla. Un es te vienkārši piegāju maziņš, atmuķēju viņu vaļā un attaisīju dus un ielīdu iekšā. Bez problēmām, jebkādām. Ja vienkārši dus bija vaļā. Un tad es kāpu pa tām kāpnēm augšā. Es atceros, ka es biju uzkāpis līdz augšai. Un kāpjot lejā, es pat nezinu, kur es pieskāros, varbūt pie viena no tiem 3 vadiem. Nē, es nekad tā pētījis, kad es pieskāros. Un tad es vienkārši nokritis esot zemē, jau bijis uz zemes, un man vēl pierēja rēta palikusi no tā. Gatis atjēdzās tikai slimnīcā. Viņam likās, ka abas rokas ir izkusušas. Tev vairs nav roku, atbildēja ārsts. Tajā vecumā, es domāju, es vēl tā īsti neapzinājos, ko tas nozīmē, un nebija tā, ka tur kaut kāda histērija vai kaut kas tāds. Viss bija mierīgi. Es vēl biju maziņš, 6 gadi, es vēl nebiju praktiski sajūtis to bērnības garšu, ko tas nozīmē būt maziņam ar rokām. Tas ir tā, it kā tu piedzimsti bez rokām jau. Elektrotraumas vienmēr ir smagas. Dziļa apdeguma, amputācijas, bērni zaudē rokas, kājas un pat mirst. Kāpēc tā notiek? Elektrība, varētu teikt, tā ir elektronu plūsma. Ja cilvēks pieskarās vadam, tad šie elektroni plūst caur, cilvēks kļūst par vadītāju, šie elektroni plūst caur cilvēku ķermenim, uzkarsē audas, viņas vai nu apdedzina, vai uzkarsē, teiksim, viss auda šķidrās vielas, ja, un tiek bojāta auda. Tā kā cilvēks kļūst par šīs te ķēdes elementu. Viņš ieslēdzās elektriskajā ķēdē, un tur arī pastāv tā bīstamība. Nelien transformatoru būdās, nekāp elektrības stabos, nelaid puķu elektrolīniju tūmā. Ja redz dzeltenu brīdinājumu zīmi ar melnu zibeni, neej tālāk, tā ir bīstama teritorija. Ja redz zemē mētājamies pārauts elektrības vadus, nekādā gadījumā netuvojies tiem. Tā vieta ir jānožogo un par to jāziņo pieaugušajiem. Nebāz pirkstus kontaktā. Nelieto bojāts elektroierīces un nelabo tās pats. It kā zināmas lietas, bet katru gadu vairāk bērnu gūst smagas traumas tieši šādās situācijās. Visbiežāk elektrotraumas notiek pieskaroties kādam neaizsektam kontaktam vai vadam atkailinātam. Un šāda gadījumā tas ir atkarīgs no strāvas stipruma, protams, bet var gadīties tā, ka bērns nevar atraut roku no tā kontakta spēcīgas muskuļu saraušanas dēļ. Saraujas arī elpošanas muskuļi, tāpēc bīstama un iespējama ir elpošanas apstāšana. Elpošanas apstāšanās nozīmē nāvi. Ar elektrību jābūt ļoti uzmanīgam. Pat vieglākos gadījumos pēc elektrības trieciena brūces ir dziļas un sāpīgas. Daktare Elīna zina, ko runā. Katru dienu viņa dodas vismaz vienā izsaukumā pie kāda bērna. No tiem katrs 4. bērns gūst traumu. Bieži tās ir traumas, kas varēja nenotikt, ja vien mēs būtu uzmanījušies. Īpaši tas attiecas uz elektrotraumām. Tās ir viltīgas. To sekas var parādīties tikai diennakti pēc nelaimes. Tādēļ cietušais obligāti jāievieto slimnīcā ārstu uzraudzībā.
Mēs atrodamies Rīgas reģionālā centra dispečera dienestā. Tā ir vieta, kur nokļūst iedzīvotāji zvani, kad viņi zvana neatliekamās palīdzības dienestam no Rīgas un Rīgas rajona. Bērni pēc nelaimes gadījumiem tā nobīstas, ka bieži aizbēg cietušo draugu pamatot nelaimē vienu. Tas ir ļoti bīstami. Viņam ir jāmeklē tūlīt palīdzību, viņam ir jāinformē pieaugušie, viņam ir jāsauc pēc palīdzības. Pēdējais laikam, ko viņš var darīt, ja neviena nav tūmā, tad tomēr zvanīt uz 112 un censties kaut cik, arī tad, ja viņš ir uztraucies un viņš nevar paskaidrot, mēs esam pietiekoši pieredzējuši, mēs varam, teiksim, uzdot jautājumus, kas attiecās uz tēmu, un tad, ja mums galīgi nekas nav skaidrs, kas tur notiek, mēs parasti noformējam izsaukumu un sūtam brigādu, tā teikt, izlūkot uz vietas. Ārsti stāsta, ka nelaimēs un traumās mēs visbiežāk iedzīvojamies 11 gadu vecumā. Arī Gatis saka, tas ir vecums, kad viss iet gar ausīm. Viņš bieži stāsta par savu nelaimi, lai brīdinātu citus bērnus, taču smagas nelaimes vieglprātības dēļ notiek atkal un atkal. Katrā ziņā tas ir muļķīgi. Tas pats tie visi ceļi, tie negadījumi uz dzelzceļa sliedēm, kur taisa pašnāvības tie jaunieši vai vienkārši skrien pāri tām sliedēm. Man tas ir nesaprotami, kā viņi domā un ko viņi domā to darot vienkārši. Vienmēr ir jāgrib uzzināt, kas notiks rītdien, un jādzīvo pozitīvi, un tad gribēsies arī dzīvot tālāk. Zasu laukā, un viņi pa vidu tur kaut kur gribēja satikties, uz kurien viņi pirmoreiz dzīvē bērns aizskrēja no stundām. Es gāju pa sliedēm, un man no mugurpuses notriec. Es nesaprotu līdz šitam laikam, kā varēja nesadzirdēt lokomotīvu, jo tas ir smags. Viņš tur zemetrīc, ka viņš brauc garām. Es gāju ar plērīti un ar austiņām, skaļi klausoties mūziku. Kā sakās, mums pateica, ka nav zināms, vai viņš vispār izdzīvos, jo viņš pats neelpoja. Viņš bija dziļā komā. Teiksim tā, mēs dzīvojam katru dienu kā pēdējo. Kad Viktors atjēdzās, viņš nespēja runāt. Māsa iedeva viņam zīmuļus un papīrus. Pirmais, ko Viktors uzzīmēja, bija draudīgs aparāts, uzraksts angļu valodā, bīstami. Pat skaidri neatceroties notikušo, Viktors gribēja māsu brīdināt. Viktoram viss bija jāmācās no jauna. Runāt, ēst, staigāt, rakstīt. Viņš vēl aizvien mācās. Mācās būt kopā ar cilvēkiem, saprast sevi un pielāgoties jaunajai dzīvei. Ja godīgi, tad dienā nomira gan draugs, gan brālis. Man priekšā stāv sveša persona, pilnībā. Viņa tikai, palicis kāds smaids, kāds vēl žests, bet tas ir pavisam cits cilvēks. Tas vairs nav tas brālis, kas man bija. Es nekad nebūtu domājis, ka tik stulba var. Tiešām nekad nebūtu domājusi. Un, principā, agrākos laikos mūs mācīja skolā, ka es mācījos dzelzceļš pats bīstamākais transports, vai ne? Agrāk mācīja tā taču. Tagad beidzamos gadus neko nesaka skolā. Un es ar neiedomājos bērnam to pateikt. Visas šīs nelaimes varēja nenotikt. Ja kāds šofers būtu ievērojis braukšanas ātrumu, ja kāds mazs puika zinātu, cik riskanti ir elektrība, un kāds cits iedomātos, cik bīstami ir soļot pa dzelzceļa sliedēm. Tad Natālija šodien staigātu. Mazajam Gatim nebūtu vajadzīgs brilles un acu operācija. Viktors varētu mācīties skolā. Lielajam Gatim būtu abas rokas, un viņš varētu dzīvē darīt visu, ko vien vēlas, pats.